pazaudējis vairāk desmitiem tūkstošu eiro. Pie manī vērsās pagājušo nedēļu kārtējais cilvēks, kas ir iekritis krāpnieka nagos. Schēma pavisam vienkārša. Ir brokeru birža, kurā tev ir jāpiereģistrējās, kurā sola tur labus procentus, kuru tu varēsi nopelnīt. Viss, kas tev ir jāizdara, uzskaiti uz savu decentralizētā maka kaut kādus līdzekļus, piekonektē maku, un tev cipari tā teikt griežās un pelnās. Galu galā rezultāts ir viens, no maka visi līdzekļi tiek izņemti, un tie cipari, kas tev griežās, tie ir tikai tādi fake cipari. Šis nebija trakākais gadījums, jo ir bijis gadījums, kur cilvēks ir vērsies pie manis un kur ir pazaudējis vairāk desmitiem tūkstošu eiro. Ko tad darīt? Labākais, ko šajā situācijā ir darīt, pieņemt šo kā mācību un tālāk vairāk nerīkoties. Un pieņemt, ka nauda ir pazaudēta. Sliktākais, ko šajā situācijā ir darīt, vērsties pie tiem saucamiem uzņēmumiem, kas sola jums šos līdzekļus atgūt. Visticamāk, viņi būs tādi paši krāpnieki un jūs vēl pazaudēsiet naudu. Vienmēr, kad ejam jaunās lietās iekšā, vispirms ir kaut kāda mācība, zināšanas iegūšana un tā tālāk, un tad tikai darbības. Un arī šeit ir tieši tas pats. Ja tev nav cilvēks, kam pajautāt viedokli vai kas varbūt nodarbojās tajā sfērā, tad droši raksti mums kripto numur 1. Mēs vienmēr atbildam uz jautājumiem. Apmeklē mūs www.kriptonumur1.lv.